Rūpēs par veselību rubriku piedāvā medicīnas sabiedrība Ars. Mans rīts parasti sākās ar brokastīm, tad es iztīru zobus. Un zobus, kā jau lielākā daļa cilvēku, es parasti tīru 2 reizes dienā. Mēģinu tīrīt apmēram 2 minūtes, cik tas parasti sanāk, cik nesanāk, tas jau cits fakts. Bet nu tā. Anetei šķiet, ka viņa visu dara pareizi un viņas zobi ir veseli, taču, lai par to pārliecinātos un gūtu sev sirdsmieru, Anete dodas uz medicīnas sabiedrības Ars stomatoloģijas klīniku, lai tiktos ar zobu higiēnisti Agnesi Trukšāni, kas apskatot Anetes mutes stāvokli secina, ka Anetei zobus vajag tīrīt rūpīgāk. Jums zobu higiēnu vajadzētu apmeklēt 2 reizes gadā, jo diezgan izteikts ir mīkstais aplikums ir zobakmenis. Tomēr savā ziņā ir tā tendence veidoties tam zobakmenim. Zobakmenis veidojās no siekalām un mīkstā aplikuma. Siekalās ir minerālvielas un gluži vienkārši nenotīrot to mīksto aplikumu veidojās zobakmenis. Veidojas zemsmagana un virsmagana zobakmenis. Zobakmenis ir galvenais iemesls mutes dobumu slimību attīstībai, kas skar teju 70% Latvijas iedzīvotāju. Parodontoze, tā ir ļoti viltīga slimība, ko cilvēks nejūt, kad viņam liekas, kas tad tur kaut kas tur asiņo, mazliet pāsiņo. Jā, tas ir sākuma stadija, tas ir gingivīts, ka mazliet asiņo. Pēc tam veidojās periodontīts, kad mazliet atkāpjas smaganiņa, jā, tas ir nopietnāk. Zobakmenis atgrūž to smaganiņu, jā, un iet dziļāk zem smaganām, tas ir periodontīts. Slimībai attīstoties pastāv risks zaudēt visus zobus, tādēļ regulāru zobu higiēnistu apmeklēšana ir obligāti vismaz 2 reizes gadā. Es kā zobu higiēnists pirmām kārtām noņemu zobakmeni, virsmaganu un zemsmaganu zobakmeni, lietojot rokas instrumentus vai arī ir nepieciešami ar ultraskaņu. Ar ultraskaņu mēs noņemam lielāko zobakmenes daudzumu, pēc tam to, ko nevar noņemt ar ultraskaņu, noņemam ar rokas instrumentu, kur darbojas tā taktīlā jūtība, ja, kad es jūtot ar roku, kur ir palikuši kaut kādi mazi krikumiņi zem smaganā, tad mēs tos noņemam rokas instrumentu. Pēc tam nopulējam, tad izdiegojam, jā, tad pārklājam ar fluoru saturošiem līdzekļiem vai ar kalcija saturošiem līdzekļiem. Jā. Un pēc tam vienkārši pacients kaut kādu pusstundiņu nēma. Panākumu atslēgu uz skaistu un galvenais veselu smaidu ir pašas Anetes rokās, tādēļ daktere vēl atgādina, ka rūpēs par savu zobu veselību ne tikai higiēnista apmeklēšana, bet rūpīga zobu kopšana ikdienā. Pēc higiēnista apmeklējuma esmu uzzinājis daudz ko jaunu par zobu tīrīšanu un jūtos ļoti labi, jo liekas, ka atkal pārliecināti var smaidīt. Anete zina, cik liela nozīme ir skaistam smaidam, tādēļ vēl jo vairāk viņu dara bažīgu tas, ka viņai ir iztraukstošs zobs. Anete grib atgūt žilbinošu smaidu un tādēļ vērš pēc padomu pie zobārstes dakteres Aivas Pastniekas. Tad darīsim tā, kad es apskatīšos jūsu situāciju un tad attiecīgi runāsim par to iespēju, kā to zobu atgūt, ja? Jūsu situācijā es domāju, ka te būtu vēlama tāda taktika. Mums ir nepieciešami vairāki situācijas novērtējumi. Pirmais, kas no tiem varētu būt, tas ir jānovērtē arī vispārējais jūsu veselības stāvoklis, kaula un apkārtējo audu izmeklējums, vai nu tas būtu rentgena uzņēmums, vai tādos sarežģītākos gadījumos tas būtu 3 dimensiju izmeklējums. Pirms došanās uz izmeklējumiem Anete raizējas, vai viņai izdosies trūkstošo zobu aizvietot, lai atkal varētu droši smaidīt, nebaidoties, ka kāds to varētu pamanīt. Anete ir spērusi pirmo soli, lai atrastu sev piemērotāko iztrūkstošā zoba aizvietošanas metodi. Pēc ārsta norādījuma dodas veikt īpašu stomatoloģisko panorāmas 3D tomogrāfijas rentgena izmeklējumu, kas Latvijā ir vienīgā šāda veida diagnostikas iekārta, kuras iegūtie rezultāti palīdz ne tikai zobārstniecībā, bet arī plastiskajā ķirurģijā un lorpraksē. Tas ļauj novērtēt ļoti precīzi zoba kanāla stāvokli, kas ir svarīgi sevišķi lielo dzerokļu saslimšanu gadījumā, ļauj izvērtēt kaula struktūru, tas ir kaula veselumu, ap zobu. Līdz ar to plānot ārstēšanu. Un ļoti svarīgi augšžokļa zobu patoloģijas gadījumā ir attiecības ar augšžokļa dobumu. Otra liela sadaļa ir orālo implantu plānošana no šo implantu ķirurģijā. Šī specializēta apstrādes programma
ļauj redzēt kaula struktūru, kurā mēs šo implantu ievietosim, un izplānot precīzi ievietojamā implanta diametru un garumu, lai tas nebojātu nervu un pietiekoši labi, optimāli tiktu ievietots apakšžoklī. Izmeklējuma laikā iegūst arī 3D mīksto audu vizualizāciju, kas ir nepieciešama, ja plāno plašu zobu implantēšanu, pirms ortodontiskās ārstēšanas, kā arī, ja tiek plānot sejas plastiskā ķirurģija, kas varētu mainīt sejas vizuālo apjomu un sejas pantus. Šī ir tā saprātīgais balanss starp starojumu un informāciju. Ja? Un šī gadījumā, ja mēs salīdzinām konvencionālo rentgengrāmu, jeb panorāmas rentgengrāmu, konvencionālā kompjūtera tomogrāfija, kas arī dod ļoti labu informāciju, ja? Bet ir ar lielu starojumu, tad šis ir tas optimālais vidusceļš, kas ir orodentālā ārstniecībā, implantu ķirurģijā, tātad apakšžokļu locītavu un kraniofaciālā ķirurģijā ir izcilums pacientiem un, protams, ārstiem. Anetei vienu uzņēmumu laikā tiek iegūta visa nepieciešamā informācija, kā panorāmas rentgens, 3-dimensiju tomogrāfija implantu plānošanai, kā arī 3-dimensiju nospiedums, kas zobu laboratorijā ļaus daudz precīzāk izstrādāt Anetei paredzēto protēzi. Vislabākais un ērtākais zobu aizvietošanas iespēja jūsu gadījumā būtu implants, jo ir jāņem vērā tas, ka jūsu apkārtējie zobi ir blombēti, bet dzīvi. Un, lai mēs šos zobus neiesaistītu lieki kaut kādās konstrukcijās, mans uzskats, ka tur vajadzētu likt implantu, jo tas būtu tāds protezēšanas veids, kad jūs zaudētā zoba saknes vietā iegūstat mākslīgu sakni, kas būtu implants, ko izgrūvēt kaulā. Vai es varētu apskatīties, kāds izskatās implants? Mūsu gadījumā ir ļoti līdzīga situācija, kad jums vienā pusē ir jūsu vesels zobs, otrā pusē ir vesels zobs, un šajā vietiņā jūsu zoba vairs nav. Šeit ar implantu palīdzību mēs ievietojam jaunu zoba sakni. Tas ir pirmais ķirurģiskais etaps, kas jūsu gadījumā nepieciešams. Tālāk jums ir jānogaida 2–3 mēneši pēc implanta ielikšanas, lai implants izveidotu sasaisti ar kaulu. Tad, kad mēs nokontrolējam, ka tas ir noticis, tad nākošais etaps ir protezēšana, kur uz mākslīgās zobu saknes tiek uzlikts zobu kronītis, kas aizvieto jau jūsu mutes dobumā redzamo zobu daļu. Par cik implantēšana nav vienīgā iztrūkstošā zoba aizvietošanas metode, Anete dodas uz sarunu pie dakteres Ievas Strautmanes, lai uzzinātu arī par citām iespējām. Pirmais, ko rādīšu, ir ekonomiski visizdevīgākais un visātrākais veids būtu platīte. Tā ir izņemamā protēzīte, kura sastāv no plastmasas bāzes, kurā ievietot iztrūkstošie zobi. Viņa fiksējas pie blakus esošiem zobiem ar metāla vai plastmasas kaviņām. Tas ir arī no pacienta vēlmēm. Ņemot vērā jūsu konkrēto gadījumu, es jums ieteiktu šo metodi ar tiltu, kuru balstīs defektam abās pusēs stāvošie zobi. Mēs viņus varētu izmantot kā balsta elementus skaistai tiltveida protēzītei. Protams, visus veidojot zobu krāsā atbilstoši jūsu zobu tonim, un viņi neatšķirsies no jūsu dabīgiem zobiem. Ja zobs, kas ir paredzēts tilta balstam, ir stipri bojāts vai palicis pavisam maz, tad tiek izgatavota specifiska sakņu inleja, ko iecementē saknē, kas kalpo kā drošbalsts paredzētajam kronītim. Kas notiks tad, ja es neaizpildīšu šo vietu? Kas notiks ar maniem zobiem? Mēs visi zinām labo teicienu daba nemīl tukšumu, un arī zobi ir tā skaitā tie, kas var izmantot šo brīvības situāciju un sākt pārbīdīties zobu rindā. Līdz ar to var rasties sekodienu problēmas, ko vēlāk būs daudz grūtāk atrisināt. Pēc sarunas ar ārstu Anetei būs iespēja izvērtēt gan savas vēlmes, gan finansiālās iespējas, lai izvēlētos sev piemērotāko zobu aizstāšanas metodi un materiālu. Šodien, esot pie ārstiem, uzzināju ļoti daudz, gan par zobu higiēnu, gan par implantu iespējām. Tagad man būs laiks pārdomāt, kas būs piemērotākais man, jo tomēr tas ir tāds svarīgs lēmums manā dzīvē.
Rūpēs par veselību rubriku piedāvā medicīnas sabiedrība Ars.